Halleluja. Esiet svētīti Dievnamā. Prieks jūs visus redzēt. Prieks jūs online. Prieks jūs redzēt. Dievs ir ar mums. Un kas var būt pret mums. Amen. Un es ticu, ka mēs esam visi sagatavojuši savu sirdi, savas domas, lai pielūgtu savu radītāju. Un kad mēs viņu pielūgsim, tad viņš mūs svētīs. Amen. Halleluja. Dārgais debes Tēvs, mēs pielūdzam Tevi, kungs. Tavi bērni ir atnākuši, kungs, pie Tevīm, lai pielūgtu Tev, lai slavētu Tev, lai paklanītos Tev. Tu esi kungu kungs un ķēniņš. Visa slava Tev, kungs. Katra šī skaņa, kungs. Katra dziesma, katra pielūgsme, katrs vārds, kungs. Tas Tevi slavē, kungs. Halleluja, Tēvs. Atver mūsu sirdi, kungs, lai mūsu gars neguļ, bet lai viņš ir dzīvs. Un lai notiek Tava griba, gan debesīs, gan uz zemes, gan šeit, šī vietā, jo Tava griba ir augstāk par mūsu gribu. Svētais gars, nāc un piepild mūs, saka, svētais gars, nāc un piepild man. Mēs ieaicinām Tev, svētais gars. Vadi, ej pa priekšu, lai mūsu miesa klusē, bet lai Tavs gars vada mūs šodien. Izmanto mūs kā savus goda traukus. Mēs negribam stāvu maliņā stāvēt, kad es uzklāju šo galdu ienaidnieku redzot. Mēs negribam stāvēt malā, kungs. Mēs esam Tava gaisma. Saka, es esmu Tava gaisma, Tēvs. Es esmu Tava sāls. Tu esi manī, un es esmu Tevī. Halleluja. Tu esi dzīvais Dievs manā dzīvē. Tev nav nekādi rāmi, Tev nav nekādi nolikumi, kungs. Tu dari visu, ko Tu gribi, jo Tu esi radītājs, ja mēs esam radījums, kungs. Tu esi ieplānojis šo dienu jau pirms pasaules būšanas, Tēvs. Halleluja, kungs. Un Tu katru rīti radu visu jaunu. Tu izlai savu svētības. Tu izlai savu lielo žēlastību, savu mīlestību. Tu esi kungu kungs un ķēniņš. Un visi ceļi lieksies Tavā priekšā. Halleluja, Tēvs. Svētī Tēvs tos, kas ir online. Svētī tos, kas strādā. Svētī tos, kungs, kas ir nokrituši. Pacel viņu caur Jēzu, caur savam svētajiem asinīm, kungs. Tu vari tikai glābt, Tu vari tikai pacelt, Tu vari tikai piedot, Tēvs, Tu vari tikai izmainīt mūs. Mēs esam cilvēki tikai, Tu esi Dievs. Halleluja. Tu esi tik labs, kungs. Mēs esam pateicīgi par šo dienu, ka mēs varam atnākt, Tēvs, Tavā namā, kas ir atdalīts no šīs pasaules. Un kad Tu sēd šinī, kungs, tronī, kad Tu sēd šinī centrā, Tēvs, un runā uz mūsu sirdīm. Halleluja, Tēvs. Mēs runā ar savu Dievu, nestāvi, jo Tu esi atnācis šeit, lai pielūgtu viņu. Jā, kungs, mēs esam atnākuši pie Tevīm, nevis pie cilvēku. Cilvēks var pievilkt, cilvēks var nodot. Tu, kungs, nekad nenodod. Tu mūs turēji savas labās rokas, Tu mūs vadi, Tu mūs māci, Tēvs, Tu mūs piepildi. Mēs esam pateicīgs, Tēvs, par šo altāri, kas ir šinī baznīcā. Tava patiesība, Tava mīlestība un Tava ugunsdēk. Šī dzīvība plūst no Tava altāra uz mūsu dzīvēm, uz mūsu sirdīm, uz mūsu kalpošām, uz mūsu namu, uz mūsu bērniem, uz mūsu mazbērniem. Un ja Tu esi ar mums, kas var būt pret mums, Tēvs? Tu mūs turi, Tu mūs nepievil, Tēvs. Un mēs esam pateicīgi, Tēvs, par šo klātbūtni, ka Tu esi mūs atradis, ka Tu mūs esi atpircis, ka Tu mūs esi
apmazgājis, ka Tu mūs māci, Tēvs. Un vienalga, caur ko mēs ejam, ja mēs ejam caur šo nāvis ielai, bet Tu mūs nekad nepameti. Tu esi ar mums, kad mēs ejam pa tumsu. Tava gaisma ir mūsos spīd, Tēvs. Tu rādi šo ceļu, jo Tu esi dzīvais Dievs. Mēs esam pateicīgi, Tēvs, par visu, ko Tu dari un darīsi. Mēs esam pateicīgi par šo dienu, par Tavu slavu, par Tavu mīlestību, kungs, par Tavu lielo žēlastību, par Tavu vadību, Tēvs. Nav nekā līdzīga Tev. Halleluja, lai Tev ir slava, kungs. Saki, Tēvs, lai Tev ir slava šinī rītā. Es gribu būt karsts, es negribu būt augsts vai remdēts, Tēvs, jo Tu esi karsts. Halleluja. Un sveitī, Tēvs, manu brāli Dzintaru, paņem viņu lūpas, jo Tu esi dzīvais Dievs viņa lūpās. Halleluja, Tēvs, lai Tev ir slava. Saki, lai Tev ir slava šinī rītā. Tu esi mans glābējs, Tu esi mans pestītājs, Tu esi mana slava. Halleluja, dosim slavu pa mūsu Dievu. Kā viņš ir dzīvs, saka, mans Dievs ir dzīvs. Amen, amen, amen. Esmu es Dieva draugs.
kungs, tu mūžīgs, par draugu mani sauc. Dievs visvarens, kungs, tu mūžīgs, par draugu mani sauc. Dievs visvarens, kungs, tu mūžīgs, par draugu mani sauc. Dievs visvarens, kungs, tu mūžīgs, par draugu mani sauc. Esmu es Dieva draugs, esmu es Dieva draugs, esmu es Dieva draugs, viņš tā mani sauc. Esmu es Dieva draugs, esmu es Dieva draugs, esmu es Dieva draugs, viņš tā mani sauc. Esmu es Dieva draugs, esmu es Dieva draugs, esmu es Dieva draugs, viņš tā mani sauc. Viņš tā mani sauc, viņš tā mani sauc, viņš tā mani sauc, draudzē, viņš tā mani sauc, viņš tā mani sauc, viņš tā mani sauc, viņš tā mani sauc. Halleluja, Tēvs! Mēs nākam Tavā priekšā, kungs, ar lielu pateicību, ka Tu zini, kā mūs sauc, jo mūsu vārdi ir ierakstīts mūžības dzīvības grāmatā. Draudze, dosi viņam slavu. Visa slava, viss gods. Tās mēs nākam Tavā troņa priekšā un lūdzam Tevi, dod mums vairāk spēku, vairāk mīlestību, vairāk saprašanu, kungs. Cik liela ir Tava žēlstība par katru dienu. Tu esi mums katru nosargājis līdz šai sekundē, kungs. Tava lielā mīlestība ir mūs nosargājusi. Tava lielā žēlastība, kas pārklājās. Slavēts, lai ir Tavs vārds. Slavēts, lai ir Tavs vārds. Halleluja, Jēzu, o Jēzu, visa slava Tev, mans Jēzu. Vairāk spēka, mīlestības, vairāk Tevis dzīvē man. Vairāk spēka, mīlestības, vairāk Tevis dzīvē man. Vairāk spēka, mīlestības, vairāk Tevis dzīvē man, Jēzu. Vairāk spēka, mīlestības, vairāk Tevis dzīvē man. No visas
vairāk tevis dzīvē man. Saki to savam Jēzum. Vairāk spēkā, mīlestības, vairāk tevis dzīvē man. Vairāk spēkā, mīlestības, vairāk tevis dzīvē man. No visas savas sirds tevi pielūdzu es. No visas dvēseles tevi pielūdzu es. Ar visu savu spēku tevi pielūdzu es. Tik tev mans kungs, tev mans kungs, tev mans kungs. Tas kungs, lai svētī un sargā savu vaigu pār tevi, lai apgaismo žēlastībā tevi paceļ un mieru dod. Tas kungs, lai svētī un sargā savu vaigu pār tevi, lai apgaismo žēlastībā tevi paceļ un mieru dod. Tas kungs, lai svētī un sargā savu vaigu pār tevi, lai apgaismo žēlastībā tevi paceļ un mieru dod. Lai tā kunga žēlastība ir pār 1000 paudzēm un tavu namu, taviem bērniem, viņu bērniem un to bērniem. Viņa tuvums ir ar tevi un pie tevis un ap tevi. Viņš pār tevi, vada tevi, viņš ir tevi, viņš ar tevi. Agrā rītā guļot, ejot, kad tu nāci, kad tu aizēji, tavās bēdās, tavos priekos, viņš ar tevi, viņš ar tevi. Like a
bērniem. Viņa tuvums ir ar tevi un pie tevis un ap tevi. Viņš pār tevi, vada tevi, viņš ir tevi, viņš ar tevi. Agrā rītā guļot, ejot, kad tu nāci, kad tu aizēji, tavās bēdās, tavos priekos, viņš ar tevi, viņš ar tevi. Viņš ir ar tevi. Viņš ir ar tevi. Viņš ir tevi. Viņš ir ap tevi. Viņš sargā tevi. Viņš mīl tevi. Viņš ir izredzējis tevi. Viņš ir ar taviem bērniem. Viņš ir tevi rītdienā. Viņš ar tevi ir vakardienā. Viņš ir šodienā. Viņš ir ap mums. Jēzu, mēs Tevi pielūdzam, mēs slavējam Tevi, Dievs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu esi izredzējis mūs priekš kaut kā lielāk un labāk. Jo Tevī, Dievs, ir visas lietas, un mēs līdz ar Tevi, mēs ejam pie Tevis un lūdzam Tavu svētību šai dienai. Svētī katru sirdi, kas ir šajā vietā. Svētī katru domu, kas nāk no mūsu sirds. Šķīstī to, lai tā Tev ir tīkama, Dievs. Dari mūs gudrus dzīvot šeit uz zemes, katru dienu. Tev visa slava un gods, Dievs, no šodienas un mūžībā. Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Un visi ticīgie teica, Āmen. Slavu dosim viņam un pateicību tikai viņam. Visa slava un gods Tev, Svētais gars. Paldies Tev, ka Tu esi šeit, ka Tu runā ar mums jau tagad, Dievs. Jēzus vārdā. Halleluja. Vai pateikt savam tuvākajam, Tu esi pareizā vietā šodien. Pateiksimies slavētājiem ar aplausiem. Halleluja. Sēdieties, mīļie. Ieņemiet vislabāko vietu. Halleluja. Visa slava Dievam. Man ir prieks šodien kalpot jums, Tukuma draudze. Labrīt, draudze.
Dievs pārklāja to vietu, kur viņš vēlās mainīt sirdis, viņš atnāk un uz to vietu, tur, kur augst pēc viņa. Tāpēc šodien es jūtu šeit, un es neesmu viens tajā, kad mēs gribam satikt viņu. Amen. Un pateicoties viņa klātbūtnē, mēs mainamies. Pateicoties tam, ka Svētais Gars ir mūsos, mēs viņu izprotam. Gribu šodien runāt par nepopulāru tēmu. Un tas bija manā sirdī un būs tik ilgi, kamēr mēs atmetīsim šo ļauno lietu, ko saucās lepnība. Es nezinu, man liekas, ka tas kaut kur ir aktuāli, un es mēģināju savā draudzē runāt par to, un ziniet, es tas nelaižu vaļā. Tas nelaižu vaļā, tāpēc, ka tam no tā ir jātiek vaļā, un to var tikai palīdzēt Dievs izraut ārā no mums, bet ir saknes, pie kurām es gribu šodien jūs pakavēties un padomāt, kāpēc šī lepnība joprojām neatstāja mūs un kāpēc viņa ir galā līdz ar pasauli no mums, ar mums kopā no pasaules palikusi vēl joprojām un staigā līdzi. Atvērsim Jāņa evaņģēliju 2. nodaļu 15. 16. pantu. 1. Jāņa, 2. nodaļa 15. 16. 1. Jāņa, vēstuli 2. nodaļa 15. 16. pants. Uz ekrāniem vajadzētu būt arī. Ja kādam no Bībeles šodien jūs varat palasīt tur, un lai Dievs palīdz mums šajā, lai Dieva gars mūs vada, un arī, kā brālis Andris teica, vadi Dievs manas lūpas. Bet galvenais, ka lai sirdi vada, tad jau lūpas arī vadīs. Nemīliet pasauli, nes to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība, dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Un tad tas viss nāk līdzi no pasaules. Un tas viss ir pasaulē, un tāpēc viņš saka, Jānis, nošķirieties no pasaules. Nemīliet to, kas ir pasaulē. Mēs dzīvojam šeit uz zemes, un pasauli mums ir apkārt, un tas skaidrs, ka mēs nevaram izrauties ārā un dzīvot kaut kādā īpašā vidē. Ir tādi daži mūki, kas ir novēlējuši savu dzīvi tikai Dievam, un viņi dzīvo nost klosteros. Bet mēs dzīvojam pasaulē, un pasaule ir ap mums, un skaidrs, ka mums ir jāsaprot, ka arī viņiem vajag žēlastību. Bet mums ir robeža kaut kāda, un šī robeža ir šī nemīliet pasauli. Jo ļoti tuvu ir tas, kad mēs gribam palīdzēt šai pasaulē, glābt viņus. Bet mēs pārējām citreiz to robežu, un te no pieskarās šīs trīs lietas, kad miesu kārība, acu kārība un dzīves lepnība. Viņas jau ir visas kopā saistītas pa lielam. Tas, ko mēs redzam, mūsu sirds iekāro citreiz. Un mēs nevaram to atraut no sevīm tā lepnība. Dzīves lepnība, viņa joprojām ap mums ir, un to var manīt arī kristiešos. Diemžēl. Un tas nekur nepaliek, tas neaizies uzreiz. Bet sakna ir tā, kāpēc tas viss notiek. Un tad, kad es raugos uz savu sirdi, es domāju, kāpēc vēl joprojām man ir vēlme to pašu iegūt, to, kā viņi kaimiņš. Es redzu uz kaimiņu zaļāka zāle, labāka māja, foršāka mašīna. Kāpēc viņam ir? Man arī gribās. Ne jau tā, ka es to ļoti gribu, bet kaut ko gribās. Un tu to nevar neko izdarīt. Vienkārši tas ir. Tātad šīs lietas, lai viņus atmestu, mums ir jānošķirās. Un jāsaprot, kad ir jānovelk beidzot tā robeža un jāpasaka, man pietiek ar to, kas man ir. Nedzirdu. Man pietiek ar to, kas man ir. Un ziniet, Dievs, es tā klausījos šodien vēl vienu sludinātāju, es sapratu, ka garā esam vieni līdzīgi. Viņš arī runāja par to, ka ir vēlēšanās iegūt kaut ko labāku. Ja mēs atceramies stāstu par Īzāka 2 dēliem. Ja?
Īzākam bija 2 dēli. Jēkabs un Ēsavs. Un ziniet, kā visi mīlēja Ēsavu, tāpēc, ka viņš nesa visiem ēdienu. Visi mīl to, kas viņu baro. Viņš foršs, jo viņš pareizi dara visu. Visi viņu ciena mīl, bet Jēkabu nemīl, tāpēc, ka viņš bija mēmas dēliņš. Viņš laiks staigā ar māmu kopā. Kur mamma, tur viņš. Ja? Un mamma zināja šo pravietojumu no Dieva. Dievs teica, ka jaunākajiem kalpos vecākais. Jaunākais valdīs par viņu vecāko. Un tad, kad tēvs teica, es atstāšu savu mantojumu, tad kaut kas notikās. Un kam notikās? Rebekai. Ja, Rebeka viņu sauc. Ja, Rebekai notikās kaut kas sirdī, viņi gribēja labāko dot savam jaunākajam. Gribēja. Nav tā, ka mūsu sirdī citreiz ir tā, ka mēs izvēlamies noteikt, kas tad ir pareizi un kas nav pareizi. Nevis Dievs. Un tad ir jautājums, vai viss bija pareizi tajā situācijā, no mūsu atskatu punktu attiecībā uz vecāko dēlu un jaunāko dēlu. Kad vecākais atnāca, viņam gribējās ēst, un viņš atdeva savu pirmdzimtību, pateicoties tikai vienam iemeslam, viņam gribējās ēst. Acu skārība, miesas skārība brīdī bija svarīgāka viņam nevis tas apsolījums no Dieva, ka tu būsi mantinieks, tu saņemsi lielāko, un tas ir ilgāks, labāka lieta, ilgāks izdevības mantojums nekā vienkārši īslaicīga bauda. Amen. Un tā ir arī mūsu dzīvē. Mēs citreiz izvēlamies īslaicīgāku prieku, nevis ilglaicīgu mantojumu no Dieva. Amen. Acu skārība, miesas skārība, tas ienāk mūsu dzīvē, viņš nekur nepaliek, bet jāizvēlās pareizais. Marka evaņģēlijas 7. nodaļa, 20. līdz 23. pants. Ja es kādu šodien uzzenu miegu kādam, tad piecelieties, labāk stāvus pastāviet, jo es zinu, ka citreiz uznāk miegs, tā neesi izgulējies, labi, un vakar bija jāstrādā, un ko tur. Marka evaņģēlijas 7. nodaļa, 20. līdz 23. pāns. Bet viņš, tas ir Jēzus, saka šādus vārdus, kas no cilvēka iziet, tas apgāna cilvēku, jo no iekšienes no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, mantkārība, blēdība, viltība, ienaidība, skaudība, dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. Viss tas ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku. Tātad tas, kas ir cilvēkā iekšā pa lielam dzīvo, tas viss šīs te īpašības, viņas ir no iedzimšanas. Halo! Tas ir no iedzimšanas. Tas ir cilvēkā radīts. Viņš saka, es no mātes miesām grēcīgs piedzimu. Ja? Tad iedzimts jau šīs lietas ir. Tikai to ar tām vari kaut ko darīt. Amen. Tu vari nedomāt ļaunas domas. Tu vari dzīvot šķīstu dzīvi. Tu vari nezakt, kur nu vēl neslapkavot. Tu vari laulību nepārkāpt. Amen. Tu vari neiekārot mantu. Tas viss ir tevī. Šīs filtrs sākās šeit, sirdī. Tu tur vari uzlikt šo filtru un pateikt viņai nē. Jo tikai doma ienākusi tavā prātā, viņa var piedzimt tikai tad, kad tu viņai dod vaļu. Kamēr tu viņai nedos dzīvību, viņa neīstenosies. Viņa paliks domas stāvoklī, idejas stāvoklī. Citreiz cilvēks saka, saraksti savas domas un idejas, kāpēc tas notiek tavā dzīvē. Un tad tu pēc tam sāc saprast, kur bija sakne. Kaut kāds grēks ir noticis un tu meklē iemeslu, amen? Tu meklē iemeslu, un kur tu meklē sirdī? Sirdī. Mantkārība, blēdība, viltība.
Viltība mūsos, mēs citreiz pielietojam viltību arī tad, kad mēs gribam kādu iemantot, vai ne? Priekš Kristus. Bet, ir dažādas viltības, ja? Ienaidība. Ienaidība viņa kristiešu starpā ļoti populāra. Kāpēc tas ir viss? Tad šis viss ir notiekās ar mums. Tas ļaunums, mēs lasām 23. pantā, iziet no kurienes, no sirds. Lūk, un apgāna mūs. Ja tas visu laiku apgāna mūs, tad mums ir kaut kā jāšķīstās, vai ne? Ļoti grūti šķīstīties un lūgt, un tad mēs aizējam uz nākošo domu, kad Jēkabs runāja par šo lepnību, kad Dievs stājas pretī kam? Kāpēc viņš stājas pretī? Tāpēc, ka šīs visas lietas, pa lielam, ir lepnības sakne. Tu nevari tam pārkāpt pāri, jo joprojām tu uzskati, ka tu to nedari. Ka tas vēl tevi nekārdina, ka tas vēl tevi nemoca. Un šad tas filtrs, viņš nenostrādā. Un mēs pārkāpjam šo robežu, mēs pārkāpjam ļaunajām domām, ļaujam dzīvot mūsos un īstenoties. Atriepties, nevēlēt kādam labu, priecāties par cita neveiksmi. Paņemt un nenolikt vietā. Atnest no 10. tiesā, cik man izdevīgi. Tik, cik es to saprotu. Nevis to, ko saka Dieva vārds. Skaudība. Ļoti populāras lietas. Kāds uzņēmējs būdams, piemēram, neskaudīs, ka kādam labāk iet nekā tev. Tas ienāk mūsos, bet tu vari nepielietot. Amen? Tu vari to nepielietot. Tu vari uzlikt šo filtru un pateikt, stop, nedzīvosi tu manī. Es varētu ilgi par katru vārdu, mēs varētu šeit taisīt dievkalpojumu, vai ne? Jā, mācītāji. Tad labi sākam. Nē, protams, mēs iesim tālāk, bet šī ir ļoti laba raksta vieta par to, kas veidojās lepnības pamatā. Salmana pamācība, un lasīsim vairākas vietas no Salmana pamācību grāmatas. 11. nodaļa, 2. pants. Pirmā raksta vieta. Kur nāk lepnība, tur nāk arī negods, bet gudrība mīt pazemīgajos. Dzinter, esi lūdzu pazemīgs. Esi lūdzu. Tā pasteiksim katrs sev. Esi lūdzu pazemīgs. Jā. Un tas nav viegli. Tas nav viegli būt pazemīgam. Tad, kad es braucu šurp, ziniet kā, ir kādreiz, ka brauc kāds ar labāku mašīnu un brauc ātrāk nekā tu. Es par sevi runāju. Un šis sātana, tāds viltības pamats ir tanī, ka tev nav tik laba mašīna un tik ātri tu nevari pabraukt, un kāpēc visu laiku tev jābūt pazemotam. Pazemots ir viena lieta, bet pazemīgs kaut kā sakne tur ir. Bet tas jau sākās ar to, ka tu vairs nedod vaļu savai miesai. Normāli. Viss ir labi. Neinteresēja puisi. Salmana pamācība 16. nodaļa 5. pants. Salmana pamācība 16. nodaļa 5. 6. pants, pat es teiktu. Lepna sirds, tā kunga acīs ir negantība. Patiešām tas tiesa tā nepaliks nesodīta. Lūk, mēs sakam, ka Dievs mūs taču nesoda. Soda. Kā tur ir? Mums bija ļoti liela diskusija draudzē par šo. Un tad es beigās pateicu, ka, protams, tagad ir svētā gara laiks, un svētais gars ir tas, kas ir Dieva vietā šeit uz zemes. Amen. Un tad, kad tu aizvai no svēto garu,
tad tu jūti, tu esi izdarījis pār Dievam. Un tas ir tāds mirklis, moments, kad īstenībā Svētā gara aizvienot ir ļoti viegli. Un tā pašā laikā viņš negrib, lai tu to dari. Bet viņš noņem aizsardzību. Un tad, protams, nāk sods. Ar labu un lēnu sirdi un uzticīgu noziegums tiek izlīdzināts. Amen. Un ar tā kunga bijāšanu var izvairīties no ļauna. Tad visi pamatā bība tā kunga priekšā darīt kaut ko ļaunu. Salmana pamācības 16, 18, 19. Šī ir laba raksta vieta, un raugies un skaties, jo kādā psalmā rakstīts, raugies un skaties uz savu sirdi, vai tu neesi uz ļaunas ceļu. Kam jākļūst pazudinātam, tas pa priekš kļūst lepnas. Un augstprātība nāk priekš bojājīs. Ir labāk būt pazemīgā prātā ar nabagiem, nekā dalīties laupījumā ar augstprātīgiem. Nesen sāku strādāt jaunā uzņēmumā. Nevar teikt, kādā, jo tad es nodošu to uzņēmēju. Bet viņš ir, šeit tad rīkojies negodprātīgi. Un tāpēc tā ietekme uz tiem cilvēkiem, ar kuriem tu sāc mēģināt strādāt, ir jūtama. Viņi negrib ar tevi strādāt. Apakšuzņēmēji vai piegādātāji. Tad viņš ir nedaudz piekrāpis viņus, ne? Un tā, vai nebūtu arī mūsu dzīvē, kāpēc tevi negrib redzēt kristieši, tāpēc, ka tu neesi godprātīgs bijis ar viņiem attiecībās. Bet vispirms tu esi pievīlis Dievu kaut kad, vai ne? Un tad mēs jūtam, viņš kaut kā mums, nav īsts, nav patiess Dievā. Un ļoti grūti ir tad ar to brāli vai māsu runāt. Un viņš citreiz kritīs, rakstīts, nāk priekš bojājies, augstprātīgs paliek. Viņš krīt. Amen. Krīt. Mēs esam redzējuši, kā krīt kristieši. Amen. Bet stāv rakstīts, taisnais, tālāk pasakiet, 7 reizes kritīs un celsies augšā. Kāpēc tas ir notiekās? Viņš mainās. Saki, mainās. Ja? Mēs kritīsim. Un tas ir normāli, kad tevi Dievs ved no taisnības uz taisnību, no spēku uz spēku. Tu nevari būt uzreiz ideāls. Amen. Mēs kļūstam par tādiem līdzīgi Kristum. Un paldies Dievam, ka tas notiek palēnām, nevis ātri, jo mēs to neizturētu. Salmana pamācības 6. nodaļa, 16, 19 un pēc tam 21, 4. Salmana pamācības 6. nodaļa no 16 līdz 19 un pēc tam 21, 4. Šīs 6 lietas tas kungs ienīst un 7. viņiem ir negantība. Augstprātīgas acis, melīga mēle, rokas, kuras izlej nevainīgas asinis, sirds, kas staigā apkārt ar ļaunu viltu sevīgi, un kājas, kas ir raitas, lai nodarītu citam ļaunu, viltīgs liecinieks, kurš nekaunīgi runā mels, un tas, kurš rada nesaskaņas brāļu starpā. Un tas viss tikai sākās pateicoties vienai lietai – lepnība. Sakne – lepnība. Ja šīs lietas notiekās, tad redzi raugies uz viņa sirdi, vai viņa nav lepna šobrīd. Tiesāt citus un radīt nemieru citu starpā. Tāpēc, ja tu tādu cilvēku mani savā apkārtnē paskaties, vai viņš nav palicis lepns, kādas lietas dēļ. Kad cilvēks paliek lepns, variet pateikt man, kas pirmām kārtām, vienmēr pasaulē tā runā, tā ir vara un nauda. Vara un nauda. Ko? Jā. Dāvids. Paskatāmies uz Dāvidu. Dāvidam viss bija ļoti labi. Līdz vienā dienā viņš pamostās, iziet ārā, paskatīties apkārt un ierauga skaistu sievieti. Viņam bija
cik sievu un blakus sievu? Un pa maz bija. Un vienalga pa maz, un vēl bija skaistāka nekā. Un viņš iekāroja, un nepietika ar to, viņš nogalināja arī viņas vīru. Netieši, bet nogalināja. Un tas ir pateicoties tam, ka bija vara un nauda. Un tādu Dieva izredzētu sirdi, kā viņš teica, viņa sirds no Dieva, ja? Viņš bija Dieva cilvēks, kurš pielūza, kurš rakstīja tādus psalmus un krīt. Mēs zinām, ka viņa dēls līdzīgi krita grēkā, pateicoties tam, ka viņš neizpildīja Dieva norādījumus. Salmans. Krita tieši tikai tieši tā paša iemesla dēļ, sieviešu dēļ. Viņš sāka pielūt tos pašus elkus, ko viņas blakus sievas un sievas pielūdza, nevis Dievu. Ka tas ļaunums var atnākt vienā brīdī tikai tam dēļ, ka tu paliec lepns. Tev dota ir vara par kādu un vēl nauda. Cilvēki bagātāki kļūst, skaties agri vai vēl, viņš aiziet prom no draudzes, viņam viss sakārtojās. Viņš sakārtoja. Dievs viņu, kā ārsts viņu izārstēja un svētīja finansiāli un aizgāja cilvēks prom no draudzes. Nu, priekš kam? Ja tev nav patiesas attiecības un tava sirds ir lepna, Salma pamācība 21.4. Augstprātīgas acis un lepna sirds ir bezdievi spīdeklis, ir grēks. Bezdievi. Viņš jau kļūst par bezdievi. Ne tikai tas, ka viņš ir lepns vai iedomīgs, vai viņam ir jau visi pārējie, nav nekas priekš viņa, tad viņš, jau tas ir liels grēks. Nu, ko? Es ļoti ātri eju cauri, nezinu, kā mēs tā, ko es tālāk teikšu. Jēkaba vēstuli atvērsim, nu, tur varam palikt ilgāk bišķīt. Jēkaba 4. nodaļa, no 1. līdz 7. pantam. Jūs redziet kaut ko tur, ja? Nu, lūk. Par cik mēs nesen sākām pielietot to, kad, lai draudzi, kurie nav bībeles līdzi, var lasīt līdz Dieva vārdu, sākām šādi te izmantot papildu rīkus. Bet es teikšu tā, ka šie papildu rīki tevi iedzina slinkumā un lepnībā. Es tomēr ieteiktu atvērt bībeli un pasvītrot bībelē tās rakstu vietas. Nevis telefonā skrāpēt iekšā. Ja? Bībele paliks tev agri vai vēl. Starp citu, mums bija, arī jau bija 2 pravietojumi. Un abi pravietojumi bija par to, ka pēdējā laikā būs elektroniskā krīze, elektrība pazudīs un varbūt arī tīkls pazudīs un nebūs iespēja vairs elektroniski lasīt šīs lietas. Un tas, kas būs papīrā, tam tikai būs vērtība. Nu, ņemiet to vērā. Dzinteri. 4. nodaļa no 1. panta. No kurienes kari, no kurienes cīņas jūs starpā? Vai ne no turienes no kārībām, kas cīnās jūs locekļos? Jūs iekārojat un jums nav. Jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt. Jūs cīnāties un kārojat, jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Un šeit varētu likt punktu un runāt par šo tēmu. Nelūdzat Dievu. Dieva vārdā stāv rakstīts, lūdziet nemitīgi bez mitas Dievu. Ne bez mitas. Tas ir būt visāk lūkšanas stāvoklī, ko tas nozīmē būt svētajā garā. Amen? Un svētajā garā tu jūti, kā Dievs tev liek lūgt par katru lietu, par sīkumiņu, kaut vai par sīkumiņu, bet lūgt, lai viņš tev ved pareizu ceļu, lai tava kāja nesapinās, lai tavs brālis un māsa, lai viņi arī būtu svētīti, ne tikai tu. Jo jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt. Jūs iekārojat un jums nav. Iekārojat, tas ir tā, ka tu par kaut ko lūdzu. Es atceros, bija tāds, jums arī droši vien ir tās zīmītes, par ko lūgt. Un tad citreiz tu lasi to zīmīti un nesaproti tiešām.
Tiešām par to vajag tu šodien lūgt. Pašā sākumā es atceros, mēs ar Ievu smējāmies. Protams, tur bija par seriāliem pat lūdzu, ja? Par seriālu varoņiem, lai viņi tik pasargātu un dziedinātu. Ir tās pirmsākums, bet šodien vēl joprojām es kāpēc ir lietas, lūdzu, palīdziet man, lai Dievs, aizlūdziet, lai Dievs man sakārto man finansiālo stāvokli. Ko? Ir tādas lūkšanas, jā. Ko tas nozīmē? Tas patiesībā ir, jūs pastrādājiet, es baudīšu. Ja? Tad pieliec pūles pats. Amen. Ne par jums runāju. Jūs tādas zīmītas nerakstiet. Bet ir kaut kādas lietas, ko mēs tomēr iekārojam un par kurām mēs lūdzam. Dievs svētī man atvaļinājumu. Piemēram, uz Dubeju. Cits lūdzu, vai par dievišķā maizi viņam būtu. Amen. Ir starpība. Bet ir jau tās lepnības dažādas, vai ne? 3. pants. Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc, ka ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Lūk. Un tad man kaut kad nāca tāda doma par to, ka draudze, priekš kam ir šeit uz zemes un radīta kā līgava priekš Dievu. Ko dara draudze uz zemes? Un tad, ja viņu, ne jūsu, es tikai par tām galībām. Izmanto draudzi priekš tā, lai zaļi dzīvotu. Tad tu nesaproti, draudzes locekļi tiešām nelasa Bībeli, nedzīvo svētajā garā. Kas par problēmu pateikt mācītāji, nevar vairs šādi dzīvot, vai ne? Tur jau tālāk, pēc tam 4. pants, ja mēs atceramies par Korintas draudzi, tā bija draudzi, kurā reāli bija šī 4. panta problēma, laulības pārkāpēja cilts. Tā ir draudze, neiet runa par pasauli šeit, iet runa par kristiešiem. Vai jūs nezināt, ka šī pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? Kas gribētu būt pasaules draugs, lai tas nostājas par Dieva ienaidnieku? Vai jums šķiet, ka raksti vēl saka, ka uz skaudību nesas tas gars, kas mūsos mājo? Uz skaudību nesas tas prāts, un tas mūsos mājo. Bet mums ir, ko? Vai ir tāds gars vai mūsos vai nav? Vai ne? Un kas tad notiekās ar to? Ko mēs ar to darām? Mēs sakam, Dievs, lai notiek. Lai skaudība turpinās. Nē, mēs viņai sakam, nebūt tev dzīvot mūsos. Toties viņš dod lielāku žēlstību. Tas ir tādēļ raksti saka, Dievs stājas pretīm lepniem, bet pazemīgiem dod žēlstību. Tad padodieties Dievam, stājieties pretīm vēlnam, un viņš beigs no jums. Kam stāties pretim? Kurš ir īstenotājs? Mēs šeit lasam. Jaunais. Atcerieties, Mateja evaņģēlijs, vai Lūkas evaņģēlijs pareizāk. Tas ir 6. nodaļa, kur Jēzus iznāk ārā no tūkstneša un Sātans viņu kārdina. Vienu pēc otru viņš piedāvā visu kaut kādas lietas. Un viņš saka, nē, tā nebūs būt, jo stāv rakstīts. Mūsu dzīvē būtu jābūt tā, ka stāv rakstīts. Amen. Un tad, kad tu zini, kas stāv rakstīts, tad viņš Jēkab 1. nodaļā vispār runā, viņš saka, šaubīgie, lai vispār nedomā, ka viņi kaut ko saņems. Nešaubies nemaz. Kad tu stājies pret tiem ļaunajiem, Sātanam, tad vēlns bēgs no tevīm. Lasam tālāk 4. nodaļā 8. 10. pants. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums, šķīstiet rokas, grēcinieki un skaidrojiet šaubīgie, sirdis šaubīgie. Amen. Esiet nelaimīgi un vaimanājiet un raudiet, jo jūsu smiekli, lai to pārvērstu vaidos jūsu prieks skumjās. Kam viņš to saka? Ne jau tiem, kas ir pazemīgi, bet tiem, kas ir lepni. Zemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās, saka tas kungs caur Jēkabu. Amen.
nu, lūk, tādas īsas ieskats par to, kas notiek ar mums. Un, ja mēs šos pantus mēģinātu tā turēt savu ikdienas gaitā acis priekšā, mēs redzētu, ka mūsos vēl dzīvo šī lepnība, šis nevajadzīgais pasaules, tāds tuvošanās moments, kuru mēs nevaram nekādīgi izbeigt. Mēs turpinām ar pasauli draudzēties un izpatikt viņiem. Bet pirmajā psalmās tev rakstīts, svētīgi tie, kas nesēž paļātāju pulkā. Amen. Tad viņi nodalās no šīs pasaules. Mums ir jāmāk nodalīt sevi no šīs pasaules, visās lietās. Ir tīpaši visās tanīs acu kārības un pārējās lietas, kas mums ir blakām. 18. psalms, 26. 28. pāns. Dievs kam parādās, viņš rādās svētajiem kā svēts un taisnajiem taisns. Ziniet, kad tu meklē Dievu, viņš nevar atnākt pie tevis tādā pašā izskatā, kāda ir tava sirds. Ja tava sirds ir tīra, Dievs arī būs tīrs tādā izskatā, kā tu viņu gribi redzēt. Nevis ļauns ar tādiem visu laiku nīstošiem acu skatiem, vai vaipstiem, bet viņš rādīsies tavā priekšā taisns un svēts. Šķīstiem tu rādies šķīsts savā sirdī, bet no tiem, kas novēršas, arī tu Dievs novērsies. Kāpēc neiet citreiz? Kāpēc kaut kas nenotiek? Iespējams ir jāpadomā, kas ir manu sirdī. Mēs atgriežamies pie sirds. Un apspiestajiem pazemotajiem tu gādā palīdzību. Tad, kad tev ir grūti, saki, Dievs man palīdz. Amen. Tu gādā palīdzību, tu lepnas acis pazemo. Lepnas acis tu pazemo. To var manīt. Citreiz mēs atnākam šeit uz dievkalpojumu, mēs esam lepni. Esam. Atnākam un Dieva gars pieskarās, mēs mainamies vienā acu mirklī. Es ienācu iekšā šeit, uzreiz bija svētā gara klātbūtne. Pie pirmās notis mēs sākam pielūgt viņu. Amen. Beidzot mikrofonā var dzirdēt. Dievs, tu palīdzi mums mainīties. Ja jau mēs visu varētu paši, priekškam Dievs. Vēl viens psalms 138, 1,6. Kā jau es teicu, Dāvida psalms tas ir. Dāvids rakstīja psalmus. Ar kādu sirdi un kas notiek ar to sirdi? Dāvida psalms. Es tevi, kungs, teikšu no visas sirds, es Dievu priekšā tev dziedāšu slavas dziesmas. Šeit ir Dievu. Ja, tad biteni laikā ļoti daudz dievu. Latviešiem arī ir visādi dievi. Ja? Bet ir tikai viens un patiesais Dievs. Amen. Mums pat bija ar kaimiņu gruzīnu strīds, viņš pareizticīgais. Un viņš saka, ka Jēzus nav Dievs. Ir tikai viens Dievs. Mēs mēs gribam parunāt par šo vairāk. Es saku, nevajag. Mums otrā tikšanās reizi, jāstāsim bišķi vēlākam laikam, lai Dieva gars viņam palīdz. Jo viņš pats izteica vēlmi atnākt uz mūsu dievkalpojumiem. Ja? Tā kā mēs iemantojam kaimiņus ar savu mīlestību un gudrību. Un izrādās arī viltību. Es tev pielūkšu tavā svētajā namā, es teikšu tavu vārdu par tavu žēlstību un uzticību, jo tu esi par savu vārdu paaugstinājis savus apsolījumus. Visus apsolījumus, kas ir Dievs, ko es teicu, viņš šeit īsteno. Kur? Svētajā namā. Tēva svētajā namā. Kad es tev piesaucu, tu man paklausīji un devi manai dvēselē drosmi un spēku. Amen. Visi ķēniņi virs zemes teiks tevi, kungs, kad viņi dzirdēs tavs mutes vārdus un viņi dziedās par tā kunga ceļiem, jo tā kunga godība ir liela. Tiešām tas kungs ir dižens, tomēr viņš
uzlūko pazemīgo un pazīst lepno jau no tālienes. Tad, kad tu viņu pielūdz, viņš jau redz, kāda ir tava sirds. Zini, lepnos viņš pat neuzklausīs. Tāpēc arī nekas nenotika, ko mēs lasījām pirms tam. Kāpēc kaut kas nenotiek? Ir apstājies kaut kāda virsība tavā garīgajā dzīvē, tikai tādēļ vien, ka kaut kas ar tavu sirdi noticis. Tu esi palicis lepns iedomīgs, ka tu jau visu esi izdarījis. Tu jau visu esi izdarījis. Dievs, liec man mieru. Es visu esmu izdarījis. Man nevajag nākt uz draudzi un pierādīt, kad es esmu šeit kaut kas priekš tevis. Nāc un pierādi, ka tu esi man kaut kas. Dievs dod man, vai ne? Jo man pienākās. Nekas mums nepienākās. Un to, ziniet, daudzi kristieši citreiz sludina. Kā saucās tas labvēlības evaņģēlijs? Labklājības piedod. Kā es teicu? Labvēlības. Labklājības evaņģēlijs. Ir tādi, ziniet, kas Dievs mani mīl. Tas, ka viņš mīl, tas ir skaidrāks. Ja viņš tevi nemīlētu, tu nebūtu šeit, tu nebūtu glābts. Amen? Ja viņš tevi nemīlētu, viņš tevi nekad nebūtu runājis vispār tevi. Viņš taču runā šobrīd ar tevi. Un tu sarunājies ar viņu. Šai sarunai ir jānotiek lūkšana veidā. Un viņš saka, tomēr viņš uzlūko pazemīgo un pazīst lepno jau pa gabalu, no tālienes. Tu pirms sāki lūgt, tad viņš vispār saprata, tad pagaidi, draudziņ, tu vispār ieej savā lūkšana istabā un izdari kaut kādas manipulācijas. Hallo! Es atkārtojos, jo mana metoda nav laba šī hallo. Jā, bet, ko var darīt? Jūs šeit tāds gars, es nezinu, es savā draudzē tā nekad nesaku. Nē, labs gars, ļoti labs. Viņš īsteno to, ko viņš grib. Amen. Un gribi kaut ko saņemt savā dzīvē, ļauj Dievam darīt ar tavu sirdi to, ko viņš grib darīt. Ļauj. Un Kirks, kā viņam bija uzvārds, kur nogalināja? Čārlijs Kirks. Viņš no Jesejas 8. nodaļas, viņš teica, šeit es esmu Dievs, dari ar mani, ko tu gribi. Izmanto mani. Lūk, es arī gribu, lai Dievs mani izmanto. Kad viņš var izmantot? Tad, kad tavas sirds ir pareiza. Amen. Lejā, tur lūdzu viens brālis, ja? Par kāju. Sievietei tur lejā. Un mēs ejam garām, ko mums darīt? Mēs sakam, amen. Lai vairāk tādu būtu. Zini kā, cik forši tu ej pa tukumu vienkārši un visi lūdzu viens par otru. Svētī, visi, kur tu ej, visi saka, aleluja. Gribiet tā, es arī gribu. Es gribu, lai viņi pazīst Jēzu. Visi. Un visi, lai tie glābti. Un lai visi pazīst Dievu un nav vairs lepno sirdis. Ziniet, kāpēc visa tā ļaunā sirds, jaunums tur ārā notiek? Tikai tamdēļ vien, kad ir lepnība. Un kā mēs zinām, pēdējā laikā iestāsies grūti laiki. Ja? Tikai kādi būs tie cilvēki? Iedomīgi, lepni, nepaklausīgi. 94. psalms, 1. 2. pants. Un te ir mana lūkšana pret visiem tiem, kas šobrīd ir. Un Dievs, tas kungs, tu atriebējis Dievs, tu atriebējis parādies. Celies tu pasaules tiesnesi. Un atmaksā lepniem viņu darbus. Nevis, kad es to daru. Hallo! Nevis, kad es to daru. Mēs jau gribam būt tie instrumenti pareizie, ar lāpstu rokās, aiziet pie saimes un izmest kādu sūdu lāpstu pret kāpnēm, pa kurām viņi iet, lai nos paslīd un iekrīt. Gribās daudz ko ar savu roku gribās izdarīt, pateikt kādam gribās. Un šito nolasīt viņiem saimes priekšā, domājiet, ka viņi dzirdēs? Lepna sirds nedzirdēs. Tāpēc Dievs to var izdarīt. Saki, Dievs,
Amen. Un tas ir tas, kas notiek arī ar mums. Tu vari to pašu attiecināt uz sevi, šo pantu. Tieši tikpat spēcīgi, tikpat argumentēti pret sevi. Kad es esmu lepns, kad es esmu pārkāpis kaut kādus noteikumus un esmu šīs pasaules ļaunais, joprojām šeit draudzē var būt. Tāpēc Dievs maini manu sirdi. Priekš kāda es esmu piedauzība šeit. Lai tas nenotiktu, es gribu būt ties un šķīs. Kāpēc, lai ļaunums notiktu uz draudzē un būtu no mums vismaz izkausts ārā tādā veidā, ka Dievs to var izdarīt. 101. psalms, 2. līdz 6. pāns. 101. psalms, 2. līdz 6. pāns. Šī ir lūkšana. Šis sarkanais tur maliņā, nezinu, kurš uzvilka viņu, tad, kad es biju pagājis no datora. Mums meitiņa ir viena. Viņa vārds ir Martiņa. Varbūt, ka viņa. Aiz visas mīlestības. Tātad lasam no 2. panta. Es centīšos palikt uz nenozīdzības ceļa. Centīšos, ne? Kad tu nāksi pie manis, es staigāšu ar skaidru sirdi tavā namā. Kur? Dieva draudzē. Es neraudzīšos uz ļaunām un kauna pilnām lietām. Es ienīstu pārkāpējus un atkritējus, lai viņiem nebūtu vietas pie manis. Pie manas sirds, manā dzīvē, manā namā. Jā, mēs vēlamies, lai viņi nebūtu. Netaisna sirds, lai ir tālu nost no manis ļaunu cilvēku, es negribu pazīt, pat roku dot viņam. Kas savu tuvāko slepeni aprunā, to es piespiedīšu klusēt un izdeldēšu, saka Dievs. Kam acis lepnas un uzpūtīgas sirds, to es necietīšu. Manas acis, lai raugās uz uzticīgajiem zemē, ka tie paliek pie manis, kas taisnus ceļus staigā, tie man kalpo. Amen. Tad tu nevari kalpot Dievam, ja tev ir vēlme kādam darīt pāri. Kādam atriepties un ar ļaunu sirdi skatīties un raudzīties uz saviem brāļiem un māsām Jēzu Kristu. Es teicu, ka mani vārdi kādu iemidzinās. Diemžēl tā ir noticis. Bet lai Dievs tālāk dara savu darbu. Nākušais psalms 131. no 1. līdz 3. pantam. No 1. līdz 3. pantam. Dievs sveciļnieku dziesma. Mana sirds, kungs, nav lepna un manas acis nav augstprātīgas. Es netīkoju pēc lielām lietām, kas man būtu par augstām. Tiešām es savu dvēseli apmierināju, klusināju, kā no mātes krūtas atšķirtu bērnu, un mana dvēsele ir manī kā atšķirts bērns. Izraēl cer uz to kungu no šā laika mūžīgi. Es teikšu, šis pants, pēdējais ir tas pats, ko es sev vienmēr saku. Dzinter, tic uz to un cer uz to kungu no šī laika un mūžīgi. Saki mūžīgi. Tas nozīmē, ka tas, ko tu tagad dari, tas tev būs ies visu laiku līdzi. Ar ko tu būsi ticis galā, ar to tu tālāk iesi brīvs. Amen. Mūžīgi. No šī laika es jūs svētīju un mūžīgi. Amen. Ceri uz to kungu no šī laika un mūžīgi. Efeziešiem mēs jau tuvojamies gan iz finišam. Man tā arī sieva teica, īso. Tad īsais. Efeziešiem 4. nodaļa no 1. līdz 6. pantam. Kad nožās slēgts savu kunga dēļ, es jūs mudinu, Pāvils raksta Efeziešu draudzē, dzīvojiet tā, kā to prasa jūs aicinājumu cieņa, visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu panesdami mīlestībā, censdamies uzturēt gara vienību ar mieru saiti, viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savu aicinājumu esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība.
viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Amen. Tad, ja tu būsi pazemīgs, kā viņš saka, es tev mudinu dzīvot tā, lai tā būtu aicinājuma cieņa, tu esi aicināts, tu esi vēlēts, tu esi gaidīts šeit. Un lai tu dzīvotu visā pazemībā un lēnībā un paciestu viens otru, panesiet mīlestībā viens otru. Un jūs redzēsiet, kā gars jūs vienos. Amen, draudze. Kad tu ienāksi draudzē, tu panesīsi viens otru, tu vienkārši kalposi viņam. Ar savu pacietību, ar mīlestību. Amen. Tas, ko es šeit klausos ik pa brītiņam svētdienās, tad šis ir mans ļoti maza tāda pilīte klāt pie jūsu lielās upes, jo jūs tiešām šeit baudiet Dievu klātbūtni, to var manīt un just, un arī vārds šeit skan vienmēr. Gandrīz visas svētdienas svētrunas esmu noklausījies. Izdevīgi, tāpēc, ka jūs sākiet nedaudz vēlāk, un tad es vienmēr varu pēc tam noskatīties dievkalpojumus. Tā kā māsas un brāļi, esmu kopā ar jums. Slava Dievam. Viņš ir mūs savienojis, nezinu kāpēc. Kolosiešiem, jūs ziniet labāk. Kolosiešiem 3. nodaļa, 12. līdz 17. pāns. Pēdējā rakstu vieta. Tad mēs lūksim. Tad, kā Dieva izredzētie svētie mīļotie, terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībām, pazemībā, lēnībā un pacietībā. Ka jūs citu panesat un citam piedodat. Ja vien ir ko sūdzieties par otru, tāpat arī, kā mūsu kungs mūs piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saiti, bet Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa, lai esiet pateicīgi. Tas, ko mēs šeit dziedājām, šo svētības vārdus, ko Ārons dziedāja, tad tiešām tas miers, lai ir jūsos un mūsos. 16. pants. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos, jo tas ir ļoti svarīgi. Pamāciet un pasklubiniet citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlstībā dziedādami savās sirdīs Dievam. Sirdīs Dievam dziedāt visu laiku var. Un visu, ko vien jūs darat vārdos vai darbos, to visu dariet kunga Jēzus vārdā, pateikdamies Tēvam caur viņu. Visu, ko mēs šeit daram, mēs pateicamies, ka viņš māca mūs dzīvot, ka viņš māca mūs no šīs lepnības aiziet prom. Un tas nav mūsu darbs, bet tas ir viņa darbs pie mums. Un mūsu sadarbība, sinerģija kopā ar šo rakstu vietām un svēto garu, mēs iemācamies staigāt garā, atšķirties no šīs pasaules un mīlēt Dievu vairāk par visu. Amen. Tas ir mūsu uzdevums, manuprāt, ka šīs lepnības tāds pamācības mirklis, viņš ik pa brītņiem atnāk mūsu atmiņā, bet mēs nekādīgi netiekam ar to galā. Mēs krītam un iemācīsimies to darīt tikai tad, kad varbūt atnāk Kristus pēc mums, jo tas dzīvos līdz ar mums visu laiku. Diemžēl tādi mēs esam cilvēki, jo tā mēs no mācas miesām iznācām ārā un tas viss nāk mums mantojumā, bet mums ir iespēja, mums ir iespēja nākt pie Tēva, lūgt viņam, un viņš mūs atbrīvos no viss tā. Jēzus vārdā, tāpēc lūdziet viņam, kā mēs šeit lasījām, par visu, ko vien jūs vārdos un darbos dariet, lūdziet viņam, pateikdamies Dievam Tēvam, ka tas jau notiek. Dievs, mēs lūdzam Tavu svētību, Tavu palīdzību, Svētais Gars, ka Tu palīdzi mūsu pazemīgiem kļūt, mīļais Dievs, un Tavās rokās mēs mainamies. Tavā svētajā garā mēs dzirdam Tevi, Dievs, vairāk par visu, kungs, Jēzu Kristu, ka Tu dzirdi mūsu lūkšanas, ka mēs nākam pie Tevis un šodien Tu maini mūsu sirdis. Un tad, ja Tev ir grūti šodien, ja Tev ir smagi šodien, un Tu jūti, ka Tev ir vajadzīga palīdzība no Tēva, Tu vari nākt šeit priekšā, un mēs lūksim par Tevi, lai Svētais Gars palīdz tik galā šo lepnības lietu kādu, no kas vēl joprojām Tavā dzīvē dzīvo, no šīs pasaules, kas ir ienākusi līdz kopā ar Tev, lai tas atraujās,
lai vairāk nedzīvo kopā ar tevi. Jēzus Kristus vārdā. Bet mēs tev pateicamies, Tēvs, ka visu to dari vārdos un darbos. Kungs, Jēzu, tas ir mūsu dzīvē vajadzīgs, lai mēs varam piedot. Un tad, ja tu esi piedevis, tad viss ir tālāk tās Tēva rokās. Un viņš tālāk dara savu darbu pie mūsu sirdīm, pie tiem cilvēkiem, kas mūs ir izdarījuši pāri, pie tās situācijas, kurā tu biji šobrīd, un tu netiki ar to galā. Dievs, mēs tev pateicamies, ka mēs varam viens otru uzrunāt himnās un garīgās dziesmās, paceļot un palīdzot viens otram, un piedodot un mīlēt viens otru šeit draudzē, jo Dievs tā ir teicis, ka šī ir mana līgava, tīra šķīsta, bez grēka. Tīra šķīsta, bez grēka, lai šeit nav lepnības, lai nav iedomības, Dievs. Dievs, palīdz mums lūgt, kā tu esi teicis, mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Dod mums to mieru sirdī, mīļais Dievs. Dod lūdzu mums prieku, mīļais Dievs, ka mēs varam kalpot tev no visas savas sirds, lai es un mans nams, mēs kalpojam tam kungam. Lai es un mans nams, mēs būtu tie, kas rāda priekšzīmi tiem, kas vēl nepazīst tevi, Dievs. Ka mēs esam pazemīgi, ka mēs varam palīdzēt tiem, kam ir grūti, mīļais Dievs. Dot lūdzu priekšā Tēvs to, kas tev tīk, mīļais Dievs. Tas ir savu sirdi atdot tev. Atdot savu sirdi tev, Dievs. Maini lūdzu šīs sirdis. Maini lūdzu šīs sirdis, mīļais Dievs. Dari mūs tīrus, mīļais Dievs. Tiešām pasaki no visas sirds, maini mani sirdi. Maini mani sirdi, Dievs. Es lūdzu tevi, Dievs. Palīdz, Dievs. Palīdz, Svētais Gars. Kad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā un pazemībā. Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Halleluja. 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 Ziniet, var tu man piesaistīt uz mēklis, kādu liecību pastāstīšu. Ļoti labi. Ļoti labi turpinām. Kad es sāku pārdomāt, kas notiek manā dzīvē, kad atnāk kādas traumas vai kļūdas, ka es ieraugu kādu varbūt neizdarību savā dzīvē, es vienmēr pārbaudu, vai es turējis derību attiecībā uz Dievu. Mūsu viena no derības sadaļām ir 10. tiesa. Dievs, viņš neuzspiež tev vispār neko tavā dzīvē darīt. Ja kaut kas atnāk no Dieva, tas atnāk mīlestībā. Viņš pamudina tevi darīt vispār kaut ko mīlestībā. Es nekad līdz galam neesmu izpratis to mīlestību, es gribu viņu izprast. Es viņu jūtu. Jā, es viņu kaut kur nomanu, kad es pamostos, kad es eju gulēt, kad es redzu savus bērnus svētītus. Jā, es to nomanu, bet es līdz galam viņu izprast nevaru. Es cenšos viņu iepazīt vēl vairāk un mīlēt viņu vēl vairāk. Dievu, tāpēc, ka viņš mani mīl. Bet cik tu vari? Un ko tu vari? Ja tas viss nāk no Dieva. Apburtais loks. Un ja jau mēs runājam arī par finansēm, par šo derību no mūsu puses, iedomājies, tad vispār visas finanses ir viņa. Mana dzīve ir viņa. Viņa viss ir dots man, ko es varu pārvaldīt. Tad, kad tu iemācies pārvaldīt savu saturu, tu vari atlikt, tu vari kādam svētīt, tu kādam vari nedot, tas viss ir tavās rokās. Atdot 10. daļu, 10% no tā, kas ir Dieva, nevis mans.
Kas tas vispār ir? Tā ir paklausība, manuprāt. Tā ir likuma izpildīšana. Tā ir viņa labvēlība pret manīm, ka viņš neuzspiež man to darīt. Es mācījos Bībeles skolā 2002. gadā, un mana 10. tiesa bija lielāka nekā tad, kad es strādāju. Bībeles skolā, kad tu mācies pusdienu, un pusdienu tu esi pēc tam brīvs, man bija lielāka 10. tiesa nekā, kad es strādāju pilnu dienu. Sakiet, tā nav Dieva labvēlība un mīlestība. Es negribu daudz vispār runāt par 10. tiesu. Man liekas, ka tas ir apkaunojums atgādināt tev, ka tā ir mīlestība, no tava mīlestība pret Dievu. Tas ir tā kā dāvināt kādam ziedus. Es nevaru piespiest tev dāvināt kādam ziedus. Tu vari izvēlēties pats to darīt. Tu vari pateikt kādam mīlestības vārdus un var arī neteikt. Tu vari pateikt paldies un vari neteikt paldies. Tieši tāpat ir ar 10. tiesu. Tu vari to darīt un vari mierīgi nedarīt. Bet labāk. Ziniet, visu laiku ir šis vārds labāk. Izvēlies labāko. Mēs izvēlamies šodien labāko vietu, mēs esam draudzē. Jo mēs zinām, ka šeit ir atbildes, šeit ir kaut kāds sakne kaut kādai lietai tavā dzīvē, no kā augs pēc tam kaut kāds augs un nesīs tev svētību. Šeit ir sēklai labvēlīga vieta. Vide. Tie, kas audzē kaut ko, viņi saprot, kas ir labvēlīga vide, kas var izaugt. Un tu zini, kur vairojās šeit. Amen. Vairojās šeit gan mīlestība, gan vairojās tava ticība. Gan vairojās tas, ko tu esi iesējis. Un ja tu gribi, lai tas nenokaustu un nenovīst, tad laisti viņu ik pa brītiņam. Un šī 10. tiesa, kā rakstīs 12 reizes, ja? 12 reizes gadā viņa atnesa, tās tā rakstīs pēdējā Bībeles grāmatā, ja? Kad 12 reizes gadā bija šī skaistais ziedoņu laiks, kad visi redzēja, ka tas uzplauka. Pie upes uzplauka zieds. Visi nāca un brīnījās un skatījās, cik skaists koks, kura zariem visi varēja paslēpties. Un redzēja, ka tur ir labvēlīga vide. Šeit ir labvēlīga vide. Man nav 10. tiesa līdz, bet man ir citur draudze. Bet jūsu draudze ir šeit. Tu šodien vari, ja tu šodien nepaņēmi, tad pasaki Dievam, es atnesīšu tev šomēnesi. Tad, kad man ienāks mana alga, mums citreiz ir cilvēki, kas mēneša beigās, viņš sagaida, kad visas finanses notika viņa dzīvē. Pēdējā mēneša svētdienā viņš atnesa. Ja viņš zina, ka viņš atnesa visu. Tu vari šodien paņemt šo, bišķī klusāk, čuču klusāk. Paņem tagad savās rokās to un pasaki, mīļais Dievs. Mīļais Dievs, es nesu tev šo ziedojumu un šo 10. tiesu. Un es ticu, Dievs, kad es esmu izpildījis visu to, kas attiecās no manis. Visu, ko es varēju darīt, mīļais Dievs, es tagad daru. Un ticu, Dievs, ka šī 90% ir svētīti, mīļais Dievs, ar tavu roku. Un es esmu pasargāts, mani bērni ir pasargāti, mana veselība ir pasargāta, Dievs. Jo izlīst tavu svētību lietus par manīm, jo šie logi tiek atvērti šobrīd. Mīļais Dievs, dodu tev un saku, šī ir mana derība tavā priekšā. Jo mēs esam Melkisedeka bērni. Un šī derība, viņa dzīvo mūsos. No Abrahama laikiem, Dieva tēva dēla un svētā gara vārdā. Amen. Un tu vari nes šeit un likt šeit 10. tiesu un ziedojumus. Aleluja.